Šodien mēs runāsim par to, kā atrast biznesa ideju. Par šādām lietām jūs esat jau runājuši 4. klasē un 5. klasē, un šodien mēs vairāk parunāsim par to, tātad kā atrast biznesa ideju, un arī tāpatās par to, kā izvēlēties šīs idejas. Kā vēsturiski kāds cilvēks ir radījis idejas, kāpēc viņš to ir teicis, un beigās mēs mēģināsim veikt arī tādu nelielu vidu analīzi. Tātad sāksim mēs ar to, kā atrast biznesa ideju. Tātad šoreiz es gribētu piedāvāt materiālu, kas ir atrodams tātad portālā Soma, un šeit ir arī tieši tāda tēma, kā radīt biznesa ideju. Jums noteikti katru dienu ienāk prātā kāda doma, kāda ideja, ko jūs varat darīt, bet varbūt tas nav saistīts ar biznesa ideju. Un tāpēc šoreiz gribētu tātad parunāt par šīm te galvenajiem jēdzieniem, atslēgas vārdiem, kas ir saistīti ar biznesa ideju. Kas ir ideja? Ideja ir tas, kas mums var ienākt prātā, laba, netik laba varbūt, dažādās jomās, bet biznesa ideja, tā ir ideja, kas rada, jeb tā kaut kad pēc kāda laika noteikti radīs biznesa iespējas. Savukārt biznesa iespējas ne katrai biznesa idejai ir arī biznesa iespējas. Varbūt šis plāns ir pārāk liels, pārāk nepiepildāms, jā, bet ja mēs savu ideju īstenojam, tātad tās jau ir arī biznesa idejas, iespējas. Nākamais. Ja mēs domājam par kādu biznesu, par kaut ko jaunu, mums ir jādomā, ko mēs piedāvāsim, tātad kāds būs piedāvājums, un savukārt jādomā, kas būs tie cilvēki, kāda iedzīvotāja daļa būs tie, kas pieprasīs mūsu piedāvājumu. Un, lai šo ideju realizētu, protams, ir vajadzīgs starta kapitāls, un ar vārdu starta kapitāls mēs saprotam gan finanšu līdzekļus, naudu, gan tie varētu būt arī kapitāls, tātad ierīces, kādas darbgaldi, telpas, jā. Un, lai to mēs īstenotu šo savu ideju tā, kā tas ir nepieciešams, mums ir vajadzīga tirgus izpēte, mērķa auditorija, tātad vai tas būs domāts bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, vai tas būs domāts vīriešiem, sievietēm, jā. Un, protams, ir tāda iespēja izmantot biznesa inkubatoru. Tās ir iestādes, kuras sniedz padomus cilvēkiem, kuri vēlas veidot savu biznesu. Un arī kādu laiku, teiksim, ar saviem padomiem arī palīdz cilvēkam šo savu ideju īstenot. Un, protams, lai pārliecinātos, ka tiešām tas, ko tu vēlies darīt, būs noderīgs, ka tas tev nesīs arī peļņu, tātad vēlams vispirms izveidot prototipu, tātad paraugas teiktu, jā, un pārliecināties tiešām, vai jūsu ideja, vai tā ir kāda prece, vai tas ir pakalpojums, vai tas cilvēkiem būs noderīgs un nepieciešams. Tātad šeit ir tāda īsa schēma, ja? Ja mēs skatāmies tātad būtībā, kādā sakarā var rasties jaunas tādas biznesa idejas. Ja? Tā var būt kāda problēma, un cilvēks vienkārši vēlas tā kā šo problēmu atrisināt, jā. Tātad vai, teiksim, kaut kādu ērtību viņš grib panākt, vai cilvēks varbūt vēlas kaut kādu uzlabojumu. Tālāk tātad seko domāšanas process un rodas, vai varbūt arī nerodas ideja. Varbūt arī tā, ka cilvēkam ir pieredze, un viņš tiešām ir novērojis, kā varētu atkal kaut ko uzlabot, kaut ko ieviest jaunu, labāku,
Ja? Tātad šinī sakarā viņš tik ilgi to attīsta šo savu ideju, savu domu, kamēr nonāk līdz šai jaunai idejai. Protams, šī biznesa ideja var būt arī pilnīgi jauns izgudrojums. Ja? Un, ja runājam par biznesa ideju, tad būtībā ir jāpievērš uzmanība, tātad kas ir laba biznesa ideja, kā jūs redzat. Tā atrisina klientu vajadzību vai problēmu, tā ir inovatīva, tā ir unikāla, citas tādas nav, tā ir skaidrs mērķis, tā ir ilgtspējīga, tā nodrošina peļņu ilgtermiņā. Un šeit es gribētu pievērst uzmanību 3 jēdzieniem. Inovatīvs. Kas ir inovatīvs? Inovatīvs būtībā ir tad, kad tu jau priekšmetu, lietu vai kaut ko, kas jau reāli eksistē, papildini ar ko tādu, kas līdz tam nav bijis. Tālāk unikāls, tas pats vārdiņš jau saka, tas vienkārši nav nekas tāds vairāk. Ja? Un ilgtspējīgs. Tātad ilgtspējīgs tas nozīmē, ka mēs to varam izmantot pirmkārt ilgstoši, varbūt pārveidojot, mēs atkal varam šo ideju, šo lietu turpināt. Tātad tas būtu tā nedaudz ievadam, kas ir biznesa ideja. Un tālāk es vēlētos pievērsties 2 tādiem cilvēkiem, runājot, teiksim, par tādām biznesa ideju vēsturi, ja? Tātad mēs drusku parunāsim par 2 tiešām ļoti slavenām personām. Viens no viņiem būs Tomas Edisons. Būtībā tātad, ko ir paveicis Tomas Edisons? Es vienkārši izvēlējos šoreiz Wikipēdiju, bet šeit mēs varam atrast daudz pašas svarīgākās lietas. Tātad dzīvojis viņš ir 19. gadsimta otrā pusē un 20. gadsimta sākumā. Tātad amerikāņu izgudrotājs, un jūs redzat, šeit arī rakstīts, ja, ka viņš ir aizrāvies gan ar fiziku, gan ķīmiju, ja, un būtībā viņš ir jau 15 gadu vecumā strādājis par telegrāfistu. Un tālāk viņa nopelni ir gan fotogrāfijas, teiksim, attīstībā, ja, gan kinokameras attīstībā, praktiski tātad elektrisko spuldzīšu attīstībā. Un, teiksim, viņš ir strādājis, redzat, arī uzņēmumā General Electric, ja. Būtībā viņš izgudroja ierīci, kas pārraidīja telegrammas, ja, telegrāfa aparātu, ar oglekļa mikrofonu, ja. Būtībā šādas te ierīces, ja, šeit jūs varat skatīties arī paši, ja, tātad arī viņš izgudrojas ar ierīci skaņu plats atskaņošanai. Būtībā, teiksim, cilvēks, kurš ir licis pamatus ļoti daudzām, es teikšu, tādām lietām, ko mēs izmantojam mūsdienās. Viņš ir reģistrējis vairākus 100 patentu, un patents tas nozīmē, ka tas pierāda, ja, ka viņš būtībā ir šī te izgudrojuma autors. Vēl vienu cilvēku es gribētu pieminēt saistībā ar Latvijas vēsturi. Tātad, un šis te cilvēks ir Valters Caps. Tātad Valters Caps, jā, nedaudz jaunāks, jau vecumdienās. Kas viņš bija? Viņš bija cilvēks, kurš dzīvoja Latvijā 20. gadsimta 20. 30. gados, pēc tautības vācietis, tātad mēs sakam vācbaltietis. Bet šis izgudrojums ir, neskatoties uz viņu tautību, šis izgudrojums tomēr ir noticis Latvijā. Tātad viņš ir izgudrojis fotoaparātu Minox. Šis fotoaparāts Minox, jūs redzat, cik viņš ir maziņš, jā. Būtībā izgudrots viņš ir jau 1937. gadā, bet tādā masveida ražošanā viņš ir laists 1938. gadā, tai laikā ļoti slavenā Latvijas rūpnīcā VEF. Tātad VEF Valsts elektrotehniskā fabrika, Minox Rīga. Tātad tas arī ir tas Minox, tātad fotoaparāta logo, jā, varētu teikt.
Kas bija šim te fotoaparātam? Mēs jau esam runājuši arī nedaudz rudens pusē, jā, kad mēs runājam par to vienīgo fotogrāfiju, kas ir saistīta ar Latvijas valsts dibināšanu, proklamēšanas brīdi. Redzat, šeit ir tāds stāsts, ka šie fotoaparāti 20. gadsimta sākumā bija ļoti, ļoti tādi milzīgi lieli. Viņi bija ļoti nērti, lai varētu, nu, teiksim, pārvietoties, brīvi fotografēt. Un tāpēc, nu, cilvēkiem radās doma, ka vajadzētu izgatavot tādu mazu, mazu fotoaparātiņu. Un šī gadījumā tātad tieši Valters Caps izgudro šo fotoaparātu. Tātad viņam bija nepieciešama tāda lente, un, ja es pareizi atceros, šis te fotoaparāts varēja uzņemt 12 līdz 14 kadrus. Tātad lente bija arī jāattīsta, un te jūs redzat arī tātad ir tas klāsts, jā, ko tur ražoja šos te fotoaparātus, un būtībā te arī drusku uzbūve ir manāma, un būtībā ir tā, ka šos fotoaparātus arī, nu, teiksim, būtībā ar Valtera Capa ziņu deva arī VF rūpnīcas strādniekiem, nu, vienkārši brīvdienās izmēģināt, tātad, lai var pamēģināt, kā viņi strādā. Nu, diemžēl šis izgudrojums, tā kā Valters Caps tātad bija vācietis pēc tautības sākoties Otrajam pasaules karam, nu, viņš atsaucās uz Vācijas tā laika vadītāju Adolfa Hitlera aicinājumu. Viņš devās uz Vāciju, kā teica, uz savu tēvzemi tajos laikos, un būtībā viņš savu darbu turpināja arī tur. Vēlāk viņš arī šo fotoaparātiņu vēl samazināja, un būtībā viņš kļuva jau Otrajā pasaules karā par tādu spiegu fotoaparātu, ko izmantoja vācu puses spiegi. Jā. Šādus piemērus, es domāju, mēs varētu minēt vēl un vēl. Jā. Būtībā, nu, pilnīgi vienalga, kaut vai runājot, būtībā bija cilvēki, jā, kas izgudroja gan mobīlo telefonu, gan tos pašus interneta sakarus. Jā. To jūs varat arī, nu, noteikti katrs pats papētīt. Bet ir viena svarīga lieta. Tad, kad mēs iedomājamies kādu ideju, kuru mēs varētu īstenot, tātad būtībā ir nepieciešams veikt tādu analīzi, vai tiešām šī ideja darbosies, vai viņa mums nesīs peļņu, vai tā nebūs. Un tāpēc būtībā ir jāveic SWOT analīze. Šoreiz es piedāvāšu tādu SWOT analīzi, kura varbūt nav nebūt netik pilnīga, jā. Tas ir būtībā pašu skolēnu darbs, ko mēs veicām stundā kopīgi, sadarbojoties ar jums, ar jūsu pašu 6. klasīti, jā. Tātad SWOT analīze, ko tas nozīmē? SWOT, burtiņš S nozīmē stiprās puses, burtiņš V nozīmē vājās puses, burts I nozīmē iespējas un D draudi. Tātad būtībā ir svarīgi tas, ja jūs vēlaties kaut kādu ideju realizēt, tātad šai te kreisajai pusē ir jābūt tā kā lielākai par to labo pusi. Jo, redzat, kreisajā pusē ir visas tās pozitīvās lietas, kas, nu, nepārprotam liecina par to, ka vajag šo te lietu ražot, vajag šo lietu ieviest, jā. Savukārt, labā pusē esošās lietas liecina par to, ka, nu, tas var būt arī tā, nu, netik pareizi, jā. Nu, un tad skatāmies, tātad analīze bija, mēs domājām par gultas veļu. Tātad šeit bija tāds, nu, tāda doma, jā, ka stiprās puses varētu būt, ka šī gultas veļa varētu būt tematiska, jā, tātad kvalitatīvs materiāls, lins, zīds, kokvilna. Tātad šī te gultas veļa varētu būt radoša, varētu būt forša reklāma, varētu būt nosaukumi, jā, tātad kaut kādai šai te gultas veļas līnijai, jā. Vājās puses, nu, ir tā, ka var sabojāties gultas veļa, jā. Ja tā ir tāda ļoti kvalitatīva no dārgiem materiāliem, tas nozīmē, ka var būt augsta cena. Jā, tātad cilvēki nepirks. Skatāmies vēl, kādas ir iespējas. Tātad, ja tā ir forša, kā mēs šeit runājam, tātad noteikti šo gultas veļu pirks, būs peļņa. Paplašinoties uzņēmumam, tātad pieaugs darba vietu skaits, jā. Bet ir arī draudi.
Nu, šeit es domāju tā, ja ražojam mēs ļoti pareizi, nodrošinam visus darba apstākļus, varbūt par inspekcijām nevajadzētu uztraukties, bet bija tātad, nu, skolēniem bija tāda doma, ka varētu būt šīs inspekcijas, nu, kas tā kā apdraud, jā. Tālāk modeļi noveco. Tātad cilvēkiem nepatiks visu laiku vienu un to pašu vienādu pirkt, jā. Darba drošība. Ja nu tiešām šis te, nu, teiksim, ražošanai nav pietiekama darba drošība, tā tad var rasties problēmas. Piemēram, ja ir kāda ekonomiskā krīze, tātad pirktspēja cilvēkiem krītās, naudas nav, ja? Tātad līdz ar to uzņēmumam nav peļņas, ja? Un tam visam iespējams var sekot bankrots. Tātad vēl vienreizi, ja, šī te analīze, ja, šis piemērs, viņš nebūtu nav ideāls. Tas bija tas, tā kā es teicu, ko paši skolēni vēlējās, un jā, tam visam var arī piekrist. Protams, ja šo ideju vēlas īstenot, jā, tātad kāda biznesa ideja, tad viss ir jāskatās vēl sīkāk, vēl smalkāk. Protams, jāskatās, kā to materiālu piegādās, kā to visu realizēs, jā. Tātad arī šādas lietas, protams, ir jāņem vērā. Tā, nu es ļoti ceru, ka jūs kaut nedaudz sapratāt, kas ir biznesa ideja, jā. Kādas ir bijušas tātad pāris šīs ļoti aktuālās biznesa idejas. Un vēl viena lieta, tātad es ceru, ka jūs atcerēsieties arī veidojot savu šādu ideju, ka vajag veikt SWOT analīzi, ja vienkārši sakot pārdomāt, ko tev tā lieta dos un ko tu vari zaudēt, ar ko tu riskē. Tā.